Sveiki, mīļie draugi! Mans vārds Agnese Muižniece, un šodien es padalīšos par projektu Kvantu lēciens sievietes labsajūtā. Kas tas ir, kāpēc tas ir radīts un kādai sievietei tas ir domāts. Vispirms jau sākšu to, ka tieši tā kā tu redzi, esmu sievietes ķermenī, un mana dzīves pieredze rādījusi to, ka sieviete tikai labsajūtā patiesi un pa īstam piedzīvo pašīs dziedināšanās procesu. Ko tas nozīmē? Pa īstam piedzīvo to stāvokli, ko mēs saucam, vai cik labi, beidzot, es jau sen uz to gāju, vai cik sen es par to sapņoju. Es šobrīd stāstu sajūtu un emocijas, bet, mīļās manis, mēs tieši dēļ tā dzīvojam. Tā mēs sajūtamies pirtiņā, tā mēs sajūtamies, ka mēs no sirds esam parunājušās, tā mēs sajūtamies pēc kādas terapijas vai kādas tādas dziļas sarunas, un tieši to es esmu ieplānojis un paredzējis šajā projektā. Vispirms es šo projektu vadīšu kā psihologs un energoterapeits, pirtniece un arī pašdziedināšanās kaučs. Ko tas nozīmē? Zinot šo procesu, kurai sieviete iet cauri, vispirms jau savā psihē, ir vajadzīgs tāds drošs balsts un drošs pamats, cilvēks, kam tu vari uzdot, ar ko tu vari dalīties, kam tu vari uzdot jautājumus un ar ko tu vari dalīties. Tāpēc ir būtiski, ka šajā projektā es esmu ieņēmusi to lomu tev palīdzēt jebkurā situācijā, kad tev būs kaut kas grūti, nesaprotami vai kaut kāds tāds mirklis, kad tev būs vajadzīgs tavs kvantu lēciens. Jo man dzīves pieredze rāda, kad mēs daudz ko dzīvē piedzīvojam, bet ir vajadzīgi dažādāki cilvēki, lai mums palīdzētu. Un pašatjaunoties un pašattīrīties, tas ir stāsts par dziļu darbu iekšējo ar sevi. Un tur var būt tādas pārliecības, tādas kaut kādas domas, un uz ko atsaucās arī ķermenis, ka tu netiec tālāk uz priekšu. Un tāpēc es ar saviem, tie nav padomi, bet ar savām tehnikām un prasmēm, kā energoterapeits palīdzēšu tev šajā procesā. Pat ja tev pacelsies senas lietas, kaut kādas sāpes vai notikumi, par kuriem tu nekad neesi runājis, bet saproti, ka šis ir tas brīdis un laiks, ka tu varētu uzticēties. Un šeit nav stāsts tikai par citiem cilvēkiem, jo būs arī droša vide, būs droša grupa, un grupa nav liela. Šis ir diezgan tāds individuāls un pieejams man katrai dalībniecei, līdz ar to tā būs droša vide. Būs tāda viena personīgā sesija no manis, mums būs slēgta droša vide. Mums būs 3 webināri ar kvantu tehnikām. Ko tas nozīmē? Es dalīšos gan ar zināšanām, gan arī ar tehnikām, kas ikdienā palīdzēt. Tās nebūs tikai, ziniet, pareizi ir tā, daram tā. Tas būs pamatot, zinātniski un visādi savādāk arī pārbaudīts un eksperimentēts, kas tiešām strādā. Un būs mums arī 2 sesijas par pārliecībām un vērtībām. Jo, mīļās, mana pieredze rāda to, ka tad, kad tu gribi sakārtot arī savu fizisko ķermeni, vienmēr ir darbiņš kopā ar mentālo lauku un fizisko ķermeni. Un fiziskajā ķermenī šeit mums smadzenēs ir ļoti daudz pārliecības. Es viņus saucu vecas kurpes, es viņus vēl saucu par veco uzskatu muzeju, un kas neļauj, kur tu pati sev neatļauj fiziskajam ķermenim mainīties. Tāpēc mums būs tādas ļoti jaudīgas grupu sesijas gan par pārliecībām, gan par vērtībām. Šis kvantu lēciens sievietes labsajūtā ir tātad gan par psihisko veselību, par spēku, gan fizisko ķermeni, jo 2 nedēļas mēs arī kopā ēdīsim. Man ir speciāli sagatavota ēdienkarte. Un viena meitene man uzdeva, Agnes, bet kas tās ir par metodēm, vai viņas nebūs kaut kāda tāda drastiska tāda tīrīšanās? Un par to es pastāstīšu arī vēl nākamajā video, bet gribu teikt, nē, šīs atslēgvārds šim projektam ir labsajūtā. Jo tad, kad sieviete ir labsajūtā, viņas psihiskā veselība ir labsajūtā, viss fiziskais ķermenis klausa jebkuriem procesiem, kurus tu vēlies sasniegt. Bez tā, mīļās mūsu sievietes, mums nekas nestrādā. Mēs varam drastiski pieiet un tagad teikt, es tagad iešu un skrubēšu tur tās savas zarnas un to savu kremošanas sistēmu. Es saprotu, ka tur ir visādas emocijas un viss, ko es esmu apēdusi. Bet viss šeit klausīs tad,
tad būs saskaņā arī ar tavu sirdi, to, ko tu vēlies, un saskaņā ar tavu nervu sistēmu. Tieši šādi ir izveidots šis komplekss, šis projekts, un tā ir izveidoti arī vingrojumi šajā projektā. Es ļoti labi zinu, meitenes, ko nozīmē uzdzīt adrenalīnu, lai nu viss tur labi strādā. Bet tā nav šī dabīgais stāvoklis sievietē, kurā mēs paši dziedinamies. Līdz ar to ļoti būtiski ir saprast, kā strādā viss mūsu organisms, kā strādā mūsu orgānu sistēmas, lai ieslēgtu šos pašatjaunošanās principus un šajā režīmā ieietu. Ļoti būtiski tam ir ēdienkarte, kura būs sabalansēta ar pašatīrīšanās elementiem, jo būtiski ir, kurus produktus mēs savienojam kopā. Pretējā gadījumā ķermenis kļūst tikai par miskasti. Ja mēs ēdam to, kas pat nespēj sagramoties, mēs lietojam fermentus, kuru mums arī jau dzīves laikā tā ir banka, un tad, kad viņu vairs nav, tad ko? Tad viss nogulstinās un kļūst par miskasti. Šo visu vajag tā, lai tā ir tava ikdienas sapratne. Jo arī, lai pēc šī projekta tu proti izveidot maltītes saviem mīļajiem, gan bērniem, vīram, ģimenei, radiem, un izveidot arī tādus svētkus, kur pie tevis atnāk draugi un visi pēc tam saka, vai cik mums bija brīnišķīgi, mēs pie tās Ingas, Jānis, Lienas, Agnes tik labi jūtamies un vienmēr tik labi mums strādā visi mūsu orgāni, mīļā, par to izstāstīt un parādīt, kā tas strādā. Un tas viss vēl būs arī energo līmenī, par ko es jau stāstīju pašā sākumā, mīļās, un trešais webinārs ir par sievietes seksualitāti. Kvantu lēciens labsajūtā ir sievietei atļaut sev pieņemt sevi, mīlēt un iepazīt. Un tāpēc šī seksualitātes daļa ļoti svarīga viņu apskatīt. Gan mēs to patīsimies, gan kas ir enerģētiskais trauks, kas ir sievietes šis svētais trauks, kas ir vispār par sievietes būtību. Kas tā tāda ir? Un kā atļaut sev būt sev pašai? Tie līmeņi ir daudz, tāpēc tās ir 3 nedēļas. Un ja tevi uzrunā šis projekts, un vai ir kāds jautājums, tu man droši to vari jautāt un prasīt. Bet ja mēs vēl prasītu, Agnes, kam tas ir paredzēts un kam tas ir domāts? Tas ir domāts sievietei, kura rūpējas par sevi, domā par sevi, par savu labsajūtu, par savu izskatu, kura rūp savs enerģētiskais līmenis, grib justies labi savā ķermenī, kura domā daudz par ēdienu, par uzturu, kurai svarīgs ir labas attiecības ar cilvēkiem, līdzcilvēkiem, ne tikai vīrieti, kura grib šajā laikā savā dzīvē piedzīvot lielas izmaiņas, jo šis laiks pats par sevi uz to aicina, viss, kas notiek uz zemes. Tāpēc šis projekts vadīts tieši tāds, kāds viņš ir. Laipni lūgta, pēc šī projekta viennozīmīgi iemīlēja sevi absolūti citā līmenī un skatījumā. Un es gribu teikt, ar dziļu sapratni, kas tev pašā tevī notiek. Ar dziļu sapratni, kā tu ar savām domām regulē un vadi visu savu ķermeni. Un kā tu beidzot vari sākt dzīvot savu šo laimīgo sapņu dzīvi. Jo viņa nav šādi, viņa nav aizbraukt uz ceļojumu un viss ir brīnišķīgi. Tas ir darbs pašai sevi, justies labi savā ķermenī, domāt to, kas tev patīk domāt, un no tā radīt savu nākotni. Nu, ko, mīļās, laipni lūgta pievienoties projektā Kvantu lēciens sievietes labsajūtā.